Konteksts šitam video ir tāds. Es izrādes nenofilmēju pusi no to, ko man vajadzēja nofilmēt, tāpēc es tagad izskaidrošu. Pirmā video daļa ir, kur es vienkārši diršos ar Audi, kas ir jauna mašīna, ko es dabūju, vienkārši pilnīgi shitbox, kam nav baigi saistīts ar Žigulu. Bet es filmēju otrādu secības, nesapratu, kāpēc es tā darīju, un tad pēc tam otrā daļa ir, es vienkārši atkal pa Žigulu tā kā vajag. Šitā ir kaut kāda huidoja epizode, es vienkārši uzlikšu bonus footage vai kas, jā, es nezinu, vajag. Es pateikšu godīgi, vienkārši debili, tur tā sanāca, tā kā jā, tagad var. Vispār arī tā kā es eksperimentēju, es mēģināju, es sapratu, kāpēc gaisma kratās, es reāli, es atradu mašīnu ar kaut kādu, es nezinu, zeķu biksu vai kas tas ir, man nebija nekā cita, un es, viņš nav baigi labs, bet vismaz viņš ir biku labāks, un šitā skrūve ir dekoratīva, viņi neko nedara. Labrīt, īsi sakot, šitas te tiks pārveidots par detaļu. Es to filmēju pirms, es pat filmēju pirmās daļas, bet konteksts ir tāds, ka šitas korķītis, ko es atradu, es vienkārši pakāsu detaļu. Un priekš Audika gaismas, viņa vienkārši nav vairs, es nezinu, ko darīt. Es izdomāju, es improvizēšu no šā korķīša, un man ir vienkārši jānogriež biku maliņa ar papīnās, un tas ir viss. Ok, tagad skatāmies, vai viņš ielien šajā šķirbā. Viņš ielien. Jauki, tagad man viņu... Da, bļaļ. Nē, fucking atkal. Zājibāl. Ai, pietiekami labi būs. Koroči, te ir plaisa. Es viņu salīmēju ar kaut kādu fuiduju plasmas līmu, kas man bija uz vietas, kaut kad sen nopirku. Tas kartons ir, lai viņi turētu. Un tas viss sākās dēļ tā, ka šeit bija melna detaļa, kuru es vienkārši fucking pakāsu. Es viņu izrāvu ārā, un tad viņa kaut kur iekrita dzinējā. Es nezinu, kur es ceru, ka nekur kaut kas kur kustās. Es nevarēju nekur atrast, vienalga, kur es bāzu pirkstu. Es nekur nevarēju atrast. Un jā, tur ir jaunā detaļa. Tas ir vienkārši pudeles korķis, ko es pārkrāsoju melnu, lai viņš nespīd baigi. Un jā, es viņu ielikšu tur. Es iziešu caurumu viņam. Un tāds, ka redzēt vispār, es nezinu, cik es varu telefonā parādīt. Bet es varu pagāt. Varbūt varēs kaut ko redzēt. Bet tur ir kādi 3 miljonus fucking caurumu. Te... Es nezinu, mājas baigi nevar parādīt, bet tur ir 3000 caurumi kaut kādi, no kuriem es nezinu, kurš ir īstais, bet, jā, tā ir biku problēma, bet šitā tas sūds arī reāli joprojām te tā kā stāv, un nezinu, cik es rādīju par šitiem, šitas arī ir fucking mākslas darbs, bļaļa. Ak, šausmas. Man vajadzēs savilcenis. Es atradu kaut kādu alumīniju stiepli, ko es vienkārši salocīju. Man bija 3. Es uzliku visus 3, bija ok. Viņš nekratījās vispār praktiski. Viņš joprojām kratās, tā kā viņš nav nekāds labs. Bet viņš turās, jo iepriekš viņš vienkārši sāka bersties pret šito te un apakšā tur, un tas nebija labi. Un tāpēc es uzliku šitās, lai viņš vismaz pagaidām notur. Tas, ka man vienkārši vajag dabūt savilces, lai es varu normāli, es šos noņemšu nos un tad normāli savilkšu. Un tad cerams būs ok. Bet, jā, tas ir par radiatoru, tas ir par to, ko vēl es izdarīju ar šito te. Šeit kaut kur bija dahuja, šeit iekšā te, apakšā. Te es atstāju visādas vēl detaļas, šitas ir, ko vispār man varētu noderēt braucot, tāpēc es viņas neizņēmu ārā. Bet tā man bija dahuja papīri, kuri bija šos tūlīt. Rekur lielais bloks. Šitas bloks bija pilns ar papīriem, un te man arī iekšā dažos bija, es parādīšu bildus uz ekrāna, bet koroči te bija sodi visādi un tehniskie dati un kaut kas tam līdzīgs. Tā kā jā, man vispār šodienas galvenais bija ielikt šito paneli un savilkt audio sistēmu, ko es izdarīšu arī, bet es vienkārši gribu tikt galā ar šito te audio, lai es pat varu mājās tikt. Un tā kā man tagad ir mašīna, man baigi pohuj, kad es eju mājās. Tā kā...
Jā, bet žigulim tā baigi nekas nav mainījies. Es piekārtoju šito te aizmugurē. Man reāli tikai viss, ko tagad vajag izdarīt, ir uzlikt šo sarkano, izvilkt vadus, salikt tumbas un saskrūvēt viņu. Un tas žigulim ir šodienai viss. Es domāju, nākamreiz pēdējo reizi, kad es būšu žigulim te, ko man vajag izdarīt, protams, bez sakārtošanas visu, ir, kā pirms pēc pēdējais, kas šitam būs jādara, ir jāliek krēsli. Pirms tam es gribu šito te salabot, un man arī atnāca, es nezinu, vai es rādīju iepriekš, kur ir, kur. Man atnāca šitie klipsīši, kas ir durvju kārtīgi, tāds, man tā apakšā, viņš arī tā kā, nav 100%. Un man šis gan jau būs jāņem nost atkal, tāpēc, ka es šito te neieliku kaut kā pareizi, un viņš neturās normāli, tā kā tas man besī. Bet, jā, tas ir tas. Man arī domājas ar putekļu sucēju izsūkšu to auģiku, lai viņš vismaz ir, es neteiktu cienāms, bet viņš ir tā kā, kā lai saka, nepat pieklājīgs. Tas ir tā kā bomžaram ieiet dušā vienreiz gadā. Tas ir labākais veids, kas to varu izskaidrot, bet, jā. Tā ir ok, vispār nav nekādas baigās problēmas man vīšas. Viņam viena brīdi bremzes riktīgi čīkstēja, bet es nezinu, es tā kā braucot, es pilnīgi nedzirdēju viņas vairs, tā kā varbūt pats sevi salaboju. Es nezinu, kas tur ar tām bremzēm beigās bija. Bet jā, man vajag salabot šito gaismu. Es šaubos, ka šito filmēšu, tāpēc, ka... Nē, varbūt, es nezinu, bet, šitas ir vienkārši fucking zebo. Tā kā, jā, bet, jautrības tur notiek. Es pakāsu detaļu, un šitas te ir pudeles korķis, un tā kā es reāli mēģinu. Es viņu salaboju ar pudeles korķi. Tas kartons ir, te jau bija plaisas, pārgāja pāri ar epoksīdu. Bija ko extra security, bet reāli, nezinu, gaisma nekustās, un korķis, jēbal. Ok, mēs esam biku tālāk nākotnē, un tagad ir laiks urbt caurumus priekš šitā te. Es visu izmērīju, es garlaicīgo daļu nerādīju, tāpēc, ka tā nahuj nevienam neinteresē. Es tagad vienkārši paņemšu, izurbšu caurumiņus mazos, un es varēšu sākt skrūvēt jau beidzot šīs tumbas. Tik ilgs laiks ir pagājis, lai to izdarītu. Tā kā, labi, davai. Skrūvu tagad jāpārbauda tumbas. Ja tumbās viss skrūvējas arī kā vajag, tad viss. Es varu sākt likt vadus iekšā. Un... Varbūt vajag biku lielākus caurumus tomēr. Labi. Plan B. Ok, ir beidzot laiks viņu likt iekšā.
Kroči, man vajag šeit. Var redzēt, ka dažās vietās ir baltas līnijas, un man vajag viņu ievilkt. Bet var redzēt, ka kaut kas nesakrīt ar mērvienībām. Es izmērīju pilnīgi, es mēģināju, cik vien precīzi varu, un vēl ierēķināju, ķipā, ādas biezumu, kas, nu labi, maksimums 0,5 centimetrs, bet šeit te ir diezgan paliela šķirba, tā kā, jā, izdomās, kas te notiek. Ok, kroči, problēma ir šāda. Vienalga, cik es mēģināšu, viņš baigi nelien, tas nozīmē, ka kaut kas mērvienībās nav pareizi. Tas ir fucking obvious, jā. Bet es šito šodien nedarīšu, tur man liekas, šitas... Es nākamreiz, kad es būšu garāžā, sanāk būs vēl viena papildus reize, es viņu nogriezīšu. Kā vajag, būs jāpārlīmē šitā tā āda. Teorētiski būtu gudri to izdarīt tagad, bet reāli tūlīt jau tumsa būs. Ir biku pavēls, un es gribu tā kā vēl biku ar Audi dabūt viņu gatavu, lai es varētu ar viņu fucking tikt mājās. Bet es pat nezinu, kā es varu baigi var mēģināt tā, bet nu, viņš ir vienkārši pa garu, pa kaut kādu, nu, centimetru. Tā kā man vajag paņemt centimetru, 2 centimetrus no sāniem, dabūt nost vismaz, un 1 centimetru no apkārt. Kas ir, es fucking atzīšu, tas ir, bļā, ir riktīgs čakars, un es vienkārši negribu to darīt tagad, ja godīgi, un es zinu, ka, nu, vajag izdarīt to fucking, es arī nebūšu sestdien uz garāžu, tāpēc, ka es būšu Ozola muižā. Tā kā viss šitas varētu prasīt ilgāk nekā reāls fucking gribētu. Un man jau reāli ir... Es gribu ar viņu vienkārši braukt. Es uzrakstīšu uvējai pa krēsliem. Es samaloju, ka ir kāzas, kurām viņu vajag. Un, jā, parasti nevajag melot, bet, nu, ir burtiski pusgads pagājis. Es gribu savus fucking krēslus atpakaļ, tā kā... Jā. Man liekas, ar Žigu šodien pieteikt tomēr. Vienkārši nākamreiz man jādabū šitas gatavs. Tāds, ka šodienai vienkārši ar Žigu netiksim. Šis būs vairāk garāžas kopējais epizode. Bet, jā, kaut kā tā. Ok, kroči, situācija ir tāda. Man zebo. Neteiktu, zebo. Vienkārši tas, kas man ir jāizdara Žigulim šodien, man vienkārši nebūs laiks. Es būšu prāva nakti, tik vēl mājās, ka es labāk to vienkārši izdarīt nākamreiz, ja godīgi. Plus nākamreiz būtu, es testētu visu kopā tik un tā. Tā kā man būs vismaz vēl 2 reizes minimums atbraukt šajien, lai kaut ko izdarītu. Bet es runāju to, ka man līdz 6. jūnijam krēslis 100 puļi jābūt gataviem, lai es varu braukt uz kāzām ar viņu. Jā, man ir šitas panels, jāpārgriež biku, jāpiemēra tāds, ka kaut kur es apisos, es vairs neatceros kur. Man ir jāsalabo šis iekšējais durvju panels, un pēc tam viss, kas ir palicis, ir ielikt krēsls. Un tad ir tiešām punktsām vien viss, man nekas vairāk nav jādara. Ķipa. Man ir 2 lietas, ko gribētu izdarīt, bet tas nav tagad. Man ir kraks panelī, dashboardā precīzāk, kur es gribētu kaut ko salabot, bet es joprojām neesmu izdomājis kā, un dos, ka man ir daži varianti, kā es to varētu izdarīt. Es neesmu pie tā ticis, es neesmu baigi tur izdomājis, es neesmu baigi pat iedziļinājies, kā to dara. Un plus viņš ir tādā vietā, ko baigi neredz. Vismaz, kad šoferis brauc, tā kā tā nav tik liela figņa. Bet ir par stiklu priekšējo, kas būtu jānomaina, bet man joprojām nav stikls dabūts, un man draugs tā kā
ir procesā dabūt vienu, tā kā līdz dabūju stiklu, tur neko baigi nevar komentēt. Vispārējais ir praktiski gatavs. Es esmu piekrāsojis visur, kad mašīnai gatava, viņa būs jānomazgā, būs jāuztais daudz labas bildītes, un būs perfekti. Ar Audi, kas notika, ir tā, ka viņš man tagad stāv šeit, šitā huiņa, un es viņu iztīrīju, tikko izveidināju, viņa tagad vairs nesmir tik daudz. Es mēģināju saprast, kas tur notiek ar to tumbu, ka neskan aizmugurē. Man ir vienkārši aizdoms, ka aizmugurē tumbas nav pieslēgts, vai tā ekstra vienkārši nav, un viņi vienkārši izskatās, ka viņi ir, bet viņas nav. Jo es izgāju caur radio settingiem, un es ikā ieliku, ka aizmugurē jābūt, bet aizmugurē nekā nebija. Tā kā, jā, tas ir par to. Tas apmēram ar visu. Man nav baigi vairāk ko minēt. Es vienkārši dodos mājās, es gribu kaut ko uzēst, un es iešu dušā vai vannā, pat vispār vanna būtu real fire. Un tad rītdien man jāsakopja māja ir, drēvis jāizmazgā, un jāsagatavojas darba nedēļai, tā kā tas apmēram ar visu. Piedod, es savā jaunībā esmu big debils.